Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an Mani sauc Marta Dambrova. Mācos Līzuma vidusskolas 11. klasē. Darbojos skolēnu padomē. Šogad esmu iecelta par skolēnu pašpārvaldes prezidenti. Brīvajā laikā man patīk muzicēt, spēlēju ģitāru. Darbojos divās grupās. Viena grupa saucas Banana Shake. Otra grupa ir nedaudz nopietnāka, kuru sauc Nabanies. Ar Nabanies mēs spēlējam dažādas ballītes Ziemassvētkos, žetonu vakaros. Pēdējā balla, ko spēlējām, bija 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā. Esmu cilvēks, kam patīk būt par kaut ko atbildīgam, kaut kur būt priekšgalā, būt kaut kur pirmajam un kādu komandēt. Vienmēr kaut kādos testos, kur ir jāatbild uz tādiem jautājumiem, vai tev patīk būt priekšniekam. Es atbildu nē, jo man liekas, ka tas ir diezgan sautīgi. Bet īstenībā sirds dziļumos es vienmēr esmu zinājusi, ka man patīk kādu komandēt. Man dažreiz liekas, ka es daru par daudz, bet tad es saprotu, kad esmu jauna un tas ir laiks, kad vajag darīt visu daudz. Pēdējā laikā saskatu ļoti lielu līdzību ar manu un mana tēta dzīvi. Piemēram, mans tētis, kad bija 3. atmoda pa brīvajiem brīžiem, kādos vakaros, viņš spēlēja ģitāru, uzstājās ar grupu, žetonu vakaros, Līzumā bērnības svētkos, dažādos pasākumos. Viss sākās ar to, ka mēs atradām tēta ģitāru. Nevis atradām, bet tā kā nedaudz nočiepām tētim, kamēr viņš bija darbā. Un mēs ar brāli sēdējām tēta istabā un sākām to ģitāru vienkārši strikšķināt. Un atklājām, ka baigi jautri. Un tad tētis atbrauca mājās, dzird, ka tur kaut kas notiek, pienāk un prasa, ko jūs tur muļķojat, es jums iemācīšu. Un tad tētis mums sāka rādīt pirmos akordus, jo viņš taču nepieļaus, ka mēs tur plēšam ģitāru, lai tad vismaz darām kaut ko liederīgu. Viņš kaut ko parādīja, un tā lielākā interese radās manam brālim. Un tad kopā ar brāli mums gadu gaitā izveidojās tādas muzikālas attiecības, ka mēs varam bez vārdiem sarunāties, spēlējot. Es iedomājos, kā es savam brālim parādītu, ka es gribu pāriet uz citu dziesmu. Es vienkārši palieku tos sānis, pašķertu ģitāras grifu uz leju, un viņš saprastu, ka ir jāpāriet uz kaut ko citu. Pietiek ar tik primitīvu lietu, lai viņš saprastu. Un man ir tas pats. Es ar viņu tik ilgi esmu spēlējusi kopā, kad nav vajadzīgi vārdi tam visam.